Vilnās parā rit peldēšanās sezona. Brīvbrīžos daudzi izbauda katru mirkli, ko var pavadīt pie veldzējošas ūdenskrātuves, pat neskatoties uz to, ka tuvumā rūcina automašīnas. Vasarā aktuāli ir ne tikai izvēlēties labu peldvietu, iegūt skaistu iedegumu, bet arī labi izskatīties starp citiem atpūtniekiem. Lai gan Latvija ir tikai 2. vietā starp citām Eiropas valstīm, kur liekais svars jau ir problēma, šodien pie mums katram 10. iedzīvotājam ķermeņa masa ir lielāka nekā vajadzētu. Nekādas brīnumzāles cīņai ar lieko svaru pagaidām nav izgudrotas, tāpēc atliek par savu veselību vien rūpēties pašam, sportojot un lietojot veselīgu uzturu. Sporta kluba Reaktors treneris stāsta, ka nav jau cilvēki tik lēticīgi un saprot, ka sportiskam augumam un labai veselībai jāvelta diezgan daudz pūļu. Treniņš prasa vismaz 1 vai 2 stundas dienā, un sporta zāle būtu jāapmeklē 3 reizes nedēļā. Vislabāk to darīt katru 2. dienu. Tuvojoties vasarai, apmeklētāju skaits mēdz pieaugt. Parasti pieplūdums ir kaut aprīlī, mājā, kad visi tieši pirms sezonas mēģina. Arī kādi arī mēģina arī jūnijā vēl paspēt atgūt formu. Bieži vien tikai vasara ir tas brīdis, kad cilvēks nolemj. Beidzot arī man ir jāsāk rūpēties par savu veselību. Tad, kad viņi sāk vasarā, viņiem ļoti viegli iet, ja? Un es arī ieteiktu vasarā iesākt, tāpēc, ka ir vitamīni, ir saule, organisms ir spēcīgs. Ne tikai mazkustīgs dzīvesveids, bet arī nepilnvērtīgs uzturs rada veselības un liekā svara problēmas. Protams, ka sportu vien nepietiek, un katru vasaru, tad, kad mums ir jāatkailinās, mēs saprotam to, ka ir pa ziemu ēst pa daudz un esam kustējušies pa maz. Mēnešu vai 2 mēnešu laikā neko atrisināt nevar, bet varbūt, kad ir jādod sev kāds uzstādījums. Un jāsaka, es to gribu, es to varu, jo brīnum zāļu nav, brīnum līdzekļu nav. Diemžēl ir tā, ka tiešām mēs kustamies par mazu un apkārt tiek kairinājumi. Kaut vai jaunais sauklis, neviens braucējs nebūs nepaēdis. Mēs sēžam mašīnā, mums ir jāēd, kāpēc. Mēs skatāmies kino, mums ir jāēd, kāpēc. Jāēd droši vien savādāk. Un tas, ko šobrīd tirgū var ieraudzīt, lapu salātus, dilles, lokus, redīsus, gurķus, tomātus, tas ir jāēd laikam pilnām mutēm. Atstāsim varbūt ziemai banānus, apelsīnus un tādas lietas. Šodien uzsākt sporta nodarbības nav sarežģīti. Gandrīz katrā Latvijas pilsētā ir vismaz 1 sporta zāle. Rīgā tādu ir 10. Bieži vien tās atrodams mūsdienām tik raksturīgā vietā kā lielveikali. Cilvēki, gluži tikpat ierasti kā iepirkties, velta dažas stundas arī sev, skrienot pa lentu, braucot ar riteni vai treneru uzraudzībā, cilājot svarus. Те люди, которые приходят в зал с желанием потренироваться за неделю, получить какой-то результат, чтобы хорошо на пляже выглядеть, к сожалению, так не бывает. Жизнь не бывает чудес. Aleksandrs stāsta, ka brīnumi nenotiek un nav iespējams nedēļas laikā iegūt tādu ķermeni, lai labi izskatītos pludmalē. Tomēr viņš aicina pret sportu neattiekties kā pret kaut ko mokošu vai nepatīkamu, bet uztver to kā dzīves stilu. Jāpiebilst, ka lielākajos sporta klubos bez kardiotrenažieriem un spēka ierīcēm ir iespēja izvēlēties arī sev tīkamu aerobikas, jogas vai deju nodarbību. Sporta kluba apmeklējuma mēneša maksa vidēji sastāda no 20 līdz pat 50 latiem mēnesī. Jānis Palkavnieks, Diena TV.